Tas izdevās! Pēdējos 4 gadus nebija baudījis klusas vasaras naktis, bet tā vietā asfalta rūpnīcas trokšņus. Tāpēc gan gadu veidoju šos video un darīju visu, kas manos spēkos, lai šo situāciju risinātu. Bet pēdējā laikā biju nozudis. Es gatavoju dokumentus starptautiskai izvērtēšanai un rakstīju biedrības statūtus, bet ar katru mierīgi gulētu nakti man zuda motivācija. Bija nesaprašanā, kas notiek un kā rīkoties. Tāpēc aprakstu situāciju un uzdodu jautājumu valsts vides dienesta vadītājam Andrim. Nolasījuši daļu no savas vēstules. Situācija ir normalizējusies. Iedzīvotājiem nav īpaši iebildumu, naktīs ir klusums, rūpnīca darbi sāk ap 7, arī smaku apjoms ir mazinājies. Sakiet lūdzu, vai jūsu dienests viņiem ir sniedzis rekomendācijas, vai kā citādi iesaisties, vai tā ir uzņēmuma brīva griba? Un saņem atbildi. Valsts vides dienests pēdējā laikā nav veicis speciālas darbības, bet esam lietas kursā par uzņēmumā veiktiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem un organizatoriskajām izmaiņām. Varam pieļaut, ka rezultāts ir zināms visu pušu kopdarbs. Sabiedrības iesaiste, valsts vides dienesta uzraudzība, konsultācijas un uzņēmuma attieksme un vēlme pilnveidoties. Pilna atbilde tiks pievienota komentāros. Iespējams, šis ir veiksmes stāsts ar laimīgām beigām, kad uzņēmējs un iedzīvotāji ar valsts starpniecību ir raduši kompromisu. Varam dzīvot mierīgi. Cik ilgi rādīs laiks? Es iedzīvotāju vārdā pateicos valsts vides dienestam un Andrim Ķēniņam personīgi. Visu cieņu uzņēmumu VIANO par veiktajām pārmaiņām. Veiksmi jums! Pateicos jums, mani atbalstītāji, un milzīgs paldies manai ģimenei un draugiem. Mēs noteikti vēl tiksimies. Vēsturiskajā Garkalnes pagastā vēl daudz lietas, kas ir jāskārto.